Nango. Ak, nebija brīnišķīgāka laika kā brīvdienas rīts. Šļarka atvēra acis tikko kā tika iedegtas lampas, nevis mēģināja vēl brīdi pavaļoties. Vergi cēlās augšā skaļi sarunājoties un metās pie durvīm, kas atradās sienā, virs kuras nebija terases. Šļarka nesteidzās tāpat visa diena priekšā. Viņas vēders ierūcās vien domājot par gaidāmo mielastu. Kungu ēdiens, īsts kungu ēdiens. Ne gluži karaliskais, bet cik tad verdzenei vajadzēja. Viss, kas nebija ierastā putra, bija tik bezgala gards. Čačāze sēdēja uz savu paklāju un braucīja sagulēto ādu uz sāna. Viņai nepatika nospiedumi, ko radīja raupjais materiāls. Protams, skaistai meitenei, kura drīz vergus pametīs, vajadzēja izskatīties pēc iespējas pievilcīgāk. Tas notiks, māte sevi pārliecināja. Tas gan nozīmēja meitu redzēt tikai vienu reizi pēc vairākām nedēļām, taču kurš negribētu kungu dzīvi savam bērnam, pat ja citi to nedabūja. Tā nebija māte, kas to nenovēlētu, kaut skumjas bija stipras. Šļarka cēlās augšā tikai tad, kad durvis uz garo gaiteni atvērās. Tika vergi dabūja redzēt alu, gaiteni, vannas istabu un karaļnama telpu aiz stikla. Kungi un kalpi dzīvoja pilī, bet kas par to, vergus taču arī lutināja. Šodien vergi būs kungi un viss būs tikai viņiem. Čačāzes lejās augšā lēni, it kā negribētu nemaz nākt. Kas tad nu bija? Nē, tā tikai izlikās, meita tepat vien bija. Pirmie vergi jau metās iekšā vannā, skaļi paustami labsajūtu, un arī audēja beidzot iekāpa brūnganajā ūdenī. Ai, kā tas veldzēja sauso ādu. Meitiņa apsēdās blakus un sāka ieziepēt garos matus. Ziepes smaržoja pēc visa, kas labs, un mitrais gaiss. Čačāze teica, ka viņai galvā esot attēlu. Māte to nesaprata. Būtu jau jauki redzēt brīvdienu acu priekšā arī darba dienās. Kas te bija ko bersties, sieviete nesaprata, bet darīja citiem pakaļ. Tāpat rīt visi būs atkal smilšaini. Tad viņa atcerējās ataugušos matus. Garākus par plaukstu viņa tos neaudzēs, bet kāpēc ar ne? Šļarka kārtīgi saziepēja īso frizūru un pabāza galvu zem ūdens izskalot. Kad viņa atkal uznira, bārdi jau bija sākuši dziedāt un spēlēt. Tā bija karaliska izpriece. Ne pašus bārdus, ne instrumentus vergi neredzēja, bet tautējai dziesmas patika tāpēc, ka tagad citi kalpoja viņai. Tur viņa dziedāja un spēlēja tā, kā to darīja karaļa priekšā. Atskanēja pirmais un pēdējais vans šajā brīnumdienā, kad viss bija labi. Tagad nu drīkstēja darīt visu, ko gribējās. Šļarka nekad nebija sapratusi vēlmi tīrīt zem nagiem un mazgāt visās malās, tāpēc viņa rāpās tik no vannas ārā, lai mestos pie sava īstā prieka. Ēdienā! Tā vis nebija putra. Nevienam ēdienam verdzene vārda nezināja, bet daudzus pazina. Te bija saldi, cieti stienīši, plakanas kvadrātveida plāksnes, uz kā uzlikt visādus mīkstus ēdienus, un tad vēl tie sulīgie, slapjie, dažādu formu ēdieni, kas nelīdzinājās nekam citam. Dažiem no tiem bija koka gabals iekšā, vai vienā pusē īsa koka tapiņa. Dažiem iekšpuse nebija ēdama, citiem atkal vajadzēja dabūt nost cieto virskārtu, bet viss bija tā vērts. Āņurks sūdzējās par visu, viņam vajadzēja kaut ko citu, it kā kaut kas cits vergam pastāvētu, taču ēst gan viņš mācēja. Stūma savā lielajā neglītajā bļaura mutē visu pēc kārtas. Čačāze gan ēda kārtīgi, uzdzerot saldos dzērienus, pēc tam viņa noskaloja rokas vannā. Tūliņ būs, Pažļiks iesaucās, kad bārdi pieklusināja mūziku. Visi pagriezās pret sienu, ko aizsedz liels izrakstīts aizskars. Šļarkas krūtīs atkal iedarbējās tas kustīgais, kas tur bija. Čačāze nostājās viņai blakus. Diemžēl mazā princesīte, kuras vārdā viņa bija nosaukta, bija nomirusi, bet karaliene atkal bija stāvoklī tāpat kā viņas karaliskā māsa. Domājiet, šoreiz viss būs labi? Verģilis vairāk pie sevis noteica. Kaut nu būtu.
Vergi dzīvoja līdz karaliskajiem kungiem vairāk nekā paši savām ģimenēm, bet viņa ne. Šļērka mīlēja savus bērnus vairāk par šo ģimeni, bet tas bija liels prieks. Viņa iztiktu bez vannas un mūzikas, ja vien varētu redzēt šīs būtnes, tik augstākas par viņu pašu un labi paēst. Beidzot aizkars atvērās un atklājās caurspīdīgais stikls, aiz kura uz grezniem paklājiem sēdēja visa karaliskā dzimta. Viņi atnāca šeit pavadīt laiku ar saviem vergiem katru 9. dienu. Kāds gods! Vergi apkārt uzgavilēja, redzot karalienes rokās mazu vīstoklīti. Karaliene, mīļā, dārgā, kā sauc tavu bērnu un vai tas ir vesels? Gašķis uzsāka sarunu. Man ir dēliņš, un es esmu nolēmusi dot viņam nedzirdētu vārdu no senlaikiem – Graķelis. Karaliene teica, parādot kailo bērniņu. Tas bija stiprs puika, lai gan drusku pirms laika. Graķelis. Tādu cēlu vārdu vergi vēl nezināja. Aizlaiku vārds. Tagad būs sacensība, kuram pirmajam būs puika, ko nosaukt par Graķeli. Sarunas turpinājās. Vergi gāja atpakaļ ūdenī, ēda, mācījās jaunās dziesmas, ko pat Āņurgs atzina. Tas muļķis bija mēģinājis izdabūt no dažādiem priekšmetiem skaņas, ko dzirdēja bardu spēlējumu, taču nekas viņam nesanāca. Vienreiz gan viņš bija nostiepis stelē stiprus diegus tā, ka tie gan iztrūka, un tad vilka ar pirkstiem pa tiem. Toreiz nāca laukā tik spocīga skaņa, ka šļērka gan sāka ticēt spokiem. Kas tie bija, viņa īsti nezināja, bet senākos laikos vergus esot biedējuši kaut kādi radījumi, kur spēja ienākt talā pa naktīm. Laikam spīdējuši. Āņurga izdarība saudēju tā izbiedēja, ka visu nākamo darbu cēlienu viņas sastrādātās rokas trīcēja un darbs vedās vēl sliktāk nekā parasti. Kalpi aizrādīja vergam, kurš sevi turēja gandrīz par bardu, lai nesabojā diegus, un viņš likās mierā. Tomēr, ja tādi spoki kādreiz bija bijuši, tad tiem balsī bija kaut kas no nostiepto diegu skaņas. Šļērka atlaidās uz mīkstā paklāja gluži pilnu vēderu, un klausījās pēdējās tenkas, ko karaliskie kungi stāstīja. Viņa labi zināja citus kungus pilī un varēja klausīties par visādiem jokiem, ko te izstrādājuši. Pupuliksis, citādi cienījums kungs, vienmēr paslēpās kādā spraugā un uz visām 4 lēca virsū citiem, kas viņu neredzēja, biedēdams, rēgdams nelabā balsī. Viņš nu bija atļāvies to pret karalieni pašu, kad viņa vairs nebija gaidībās, un citiem tas nepatika, jo viņa vēl bija vāja. Fui, kungi nu dažreiz bija tādi paši kā vergi. Bet tas bija jo labāk, citādi viņi vis tik manīgi nerunātu vergu valodu un nezinātu arī, ko vergiem teikt. Šajā brīdī šļērka arī bija kundze. Viņai bija sagatavotas smaržīgās ziepes, viņai bija kungu dzienīgs ēdiens, un viņai dziedāja un spēlēja bardi. Verdzene gulēja uz mīksta paklāja, elpojot miklo gaisu, un nekā vairāk arī viņai nevajadzēja. Tikai to vienu, lai meita arī būtu tur, pilī, citā salās uz vēl mīkstākiem paklājiem. Katru dienu ēstu šādu ēdienu, elpotu mitru gaisu, un, protams, turpinātu šļērkas asinis kungu vidū. Čačāze apsēdās maitai līdzēs, čāvēdams lapjos matus. Ak, cik viņa bija skaista, bet mātei acis bija zilākas. Meitenes acis bija iepalēkas un tumšas, vismaz nebrūnas, tādus vergus reti izvēlējās. Kā tas varētu kādu laiku būt viens, viņa pēkšņi teica. Ko tu ar to domā? Šļērka jautāja, ar apbrīnu vērojot meitu. Kaut kāda gudrība tur bija apakšā, bet ja pusmūža sieviete to nesaprata. Viņas prāt Čačāze bija viens, ja tā skaita. Meita un māte bija 2, meita, māte un tēvs Gašķis bija 3, un viņi kopā ar visiem bērniem bija 8. Es domāju, viens alā vai vannas istabā, bez citiem apkārt. Un šķiet, ka būtu jābūt tādam vārdam. Šļērka sirds sarāvās, kā spoks būtu viņu aizskāris. Meitiņ, kāpēc? Vai cik šausmīga doma?
Kalpi tagad ir mūsu olā, meklē ko sliktu, ko kāds varētu gatavot vai kādu aizklātu sānu alu, bet ja viņi jau būtu projām, tad viņi būtu uz terases. Tu tur ieiet un viņi visi uz tevi briesmīgi skatītos. Vai, ja tu paliktu šeit, kad visi aiziet, tad arī šeit viņi no terases skatītos uz tevi viens. Nē, māte, es domāju, viens, kad neviens neskatās. Tā, kad neviena nav, saproti? Pavisam viens. Ja varētu, es paprasītu Aņurgam, lai viņš izdomā tādu vārdu, kad neviens tevi neredz. Māte uzreiz pārmetās uz jauno lietu. Kas viņai bija ko noņemties ar Čačāzes dīvainībām? Tu ar to puisi runāt nedrīksti. Pat ne tā, ka neviens nemana. Tu to zini gluži labi, var taču, var jau būt, ka tevi nepaņem. Čačāze nopūtās. Mātei nepatika meitu rāt, bet bija tomēr savas pieklājības robežas, bet nebija laika. Vergi piecēlās, lai atvedītos no karaliskās ģimenes. Viņi ūināja un priecājās, līdz aizkars tika aizvērts. Tagad bija laiks paziņojumiem un dāvanām. Firņa vecā greizeli panāca. Tu esi izvēlēta par skolotāju, tavs darbs ir labs. Šeit saņem jaunus rīkus, lai būtu labāk macīt. Un te tev jauns paklājs, kalps teica, laizdams grozu lejā no terases. Šļarkai karstums iemetās sejā, bet Čačāze smaidīja, skatoties, kā vecene saņēma savu tiesu. Kāds laiks drošības no viņai bija nodrošināts, bet kā tad ar Šļarku? Vienīgā cerība bija vēl paspēt palikt stāvoklī. Sieviete nodūra galvu, un Čačāze uzlika roku uz viņas pleca. Vērģelis pienāca neaicināts un sāka viņu masēt. Jā, tas palīdzēja. Viņam labi sanāca, kaut rokas jau bija pavārgas. Vergi apvaicājās, kāds vārds izvēlēts svešajai meitenei, un, protams, ka tas bija karalienes vārds – Miķeršļa. Verdzene ar tādu vārdu bija nesen nomirusi, un vārdu pagrāba šie nespējnieki, kuri paši savu nevarēja pagādāt, tāpat kā jauno graķeli paņems tā, kurai būs puika. Bet te nebija ko brīnīties. Atvērās durvis, vergi steidzās paņemt tik daudz ēdiena, cik varēja paņemt rokās, un visi devās atpakaļ alā. Ai, brīvdiena! Šļarka bija gandrīz kundze. Vēl vakars priekšā, nesteidzīgas sarunas, vakariņas, bet lielākais prieks bija galā. Rīt atsāksies darbs. Tāda bija verdzenes dzīve. Bet katra pirmdiena varēja būt tā, kad viņas meitu pacels augšu grozā, kļūt par īstu kundzi. Zajūro. Mati smirdēja pēc riebīgā vannas ūdens, taču lipīgums bija pazudis. Arī sajūta nebūt smilšainai un sviedru klātai bija patīkama, pat ja ļoti īslaicīga. Vergi visapkārt tenkoja par karaliskās ģimenes un citu kungu dzīvi, bet Čačāzes prātā rosījās gabalos sadalītas domas. Tik daudz domu, kas nebija skaidrs, kas varēja nebūt patiesas, kur atkal pietrūka kādu vārdu vergu valodā. Meitene paskatījās uz augšu, uz terasi, kur kā parasti staigāja kalpi. Bardi arī bija kalpi, un viņu vidū bija sievietes, to varēja pateikt pēc balsīm, bet Čačāze nekad nebija redzējusi kalponi. Kalpu valoda nemaz nebija tik grūta. Vajadzēja tikai noņemt lieku galotni vai apmainīt divas zilbes vietām, un sanāca tā pati vergu valoda. Bija gan vārdi, kas skanēja pavisam citādi, un kas Čačāzi padarīja skumju, vārdu bija daudz, daudz vairāk. Droši vien tie citi, ko nevarēja iemācīties saprast, bija tie vārdi, kuru iztrūka vergu valodā. Tos varēja just tur, kur dzīvoja arī cita vieta. Vieta, kas nebija ne ala, ne istaba, ne gaitenis, pat ne pils. Kaut kas cits, kur pat pils bija iekšā. Kaut kas lielāks par to, ko vergi bija dzirdējuši. Pasaule. Vai tas bija tas vārds lielākai vietai? Varbūt Čačāze kļūdījās, bet pēc kalpu runātā tā likās. Tomēr viena lieta bija skaidra. Rīt viņas dzīve izmainīsies uz mūžu, un ģimene to vēl nezināja. Tomēr vai viss būs tik vienkārši? Nē.
bet kaut kas būs. Kaut kas tāds, ka vajadzēs mācīties jaunus vārdus. Lai vai kas notiktu, Čačāzes dzīve nepaies tikai jalā, pazemojoši priecājoties par brīvdienā atmestām nožēlojamām izpriecām, kas tik ļoti patika citiem, arī mātei. Vai bez pils kaut kas cits vēl bija? Kalpi teica, ka nē, bet kāpēc aizverot acis, jaunā verdzene tomēr redzēja zilu lielu plankumu. Tas bija lielāks nekā kaut kas varēja būt, plakans un zils. Taisns kā vannas istabas sienas un griesti, bet lielāks. Taču kā tas varēja būt, ka kaut kas taisns sniedzās visapkārt? Tālāk Čačāze netika. Viņas acis aizvērās, lai meitene pamostos jaunai dzīvei.